ārā vētras, uz ūdens var kaut kur ielīst kādā mazā meža ezeriņā, bet ir lietas, par kurām vajag padomāt arī ārpus Celpes. Un tā ir gatavošanās sakal gan ziemas sezonai, gan jau nākošajai laicīgi domāt par gatavošanos nākošajai vasaras sezonai. Mēs esam Makšķerlietu servisā. Tā ir viena no šodienas raidījuma tēmām – inventāra kopšana, inventāra remonts un rapalas un hēnolas urbju galvu asināšana. Tas ir aktuāls tēmas. Tagad mēs parunāsim ar Sīmanu un Andreju. Ar Sīmanis izstāstīs vairāk tieši par hēnolas galvu asināšanu, par hēnolas un rapalas urbju galvu asināšanu, kas tomēr Latvijā, agrāk tā bija rapala gadu desmitiem, kas tirgojās. Tagad pēdējos gadus, laikam 5 ir pamainījies nosaukums, tā ir hēnola. Urbi ir viena no tie paši, visi tiek ražot Somijā. Urbi ir ļoti labi, bet tur nav naži nomaināmie. Tur ir galvas. Galvas ir tāda specifiska lieta, griezošās galvas, kuras visu laiku bija problēmas asināt. Lieta ir tāda, Zēni, ka pirmkārt ar šito galvu ļoti saudzīgi vajag apieties. Vienmēr pēc makšķerēšanas ar metalisko, kāroti, ar metālu nesit pa zobiem. Citreiz gadās uz ledus, kā uzbrauc kaut kur vai uz koka, vai vēl uz kaut ko cietu. Izrādās zobiņi visādi rodās viss. Un paša galva arī var salocīties mazliet. Tas, salocīties viņi var pirmā kārtā, kad lauž ārā ar spēku. Vai arī, kad iet, ļoti daudz izmanto urbi kā nūju. Tieši tā. Pa pliku vēl kas niediņš, vēl nekas, bet kad pa pliku ledu vēl iet un tik uzsit kā slēpja nūju. Kas te ir? Tas ir labi, ja tur tāds 50 kilogramīgs vīrols, bet ja tāds teviņš kā es, iet uzspiež ar roku, viņš nejūt, tur mainās leņķis un ar vienu zobu ņem, ar otru neņem vispār, un tāpēc nevar izvilkt caurumu. Tātad šeit svarīgākais ir tieši leņķis, ja, cik es saprotu? Leņķis obligāti, jā. Leņķim jābūt vienādiem vismaz. Lai tie zobi, kas saka, vai kā tur teikt, ne zobi varbūt, lai ņem vienādi, lai to ledu ņemtu vienādi, viens vai otrs, abi divi kopā. Tad viss būs kārtībā. Un ja kaut kas sanāk vienmēr un ļoti bieži, un ar laiku arī kaut kur smilšainā ledu trāpi vai vēl kaut kur, šitie zobi ir rūdīti, viņi vispār, un te tāds tērauds vēl uzmetināts virsū, tērauda plāksnīte un uzasināta, specifiska tāda. Un, lai viņu pareizi uzasināt, pirmkārt jāpārbauda leņķus, lai būtu vienādi. Ja tas ir tā, ir tāds tendiņš mums, kur var pārbaudīt, un pēc tam vajag arī pareizi uzasināt. Tātad makšķerniekam var likties it kā naža asa, bet negriež. Jā, tieši tā. Viņi pārsvarā paši domā kaut ko darīt, paņem no šitās puses, uzasina nepareizi visu, kas saka, aizvalcē. Un vēl citi makšķernieki no šitās puses pat domā, ka uzasinās un būs as, nekad mūžā neņems. Pareizi vajag uzasināt. Te viss tāds sfērisks, te specifiks tāds tendiņš ir, kur to visu dara. Un tad iet. Pašu, kas saka, to aso malu, galvenais viņai jābūt pareizi uzasinātai, pašai maliņai. Un pēc tam tur ir tāds instruments atsevišķs, ar ko vēl pēc tam pēc asināšanas to pāriet visu. Un tad viņš sanāk kā žileta un griež ļoti labi. Principā jau ir tā, ka ja pa ezeriem mierīgajiem, un pat man niedrēs urbjot tādi, kas, mazie ezeri, kur nemaļ, kas normāli aizsalst. 2 sezonas ir ļoti normāli, var bez asināšanas. Bet tā, principā, tā kā, ja ir upes un vēl kaut kādi smilšēnie, reizes sezonā tas ir tā, ka, vajag. Kur ir lielākais pluss šitām galvām? Es jau to esmu daudzreiz teicis,
kad var paņemt vienu šneku, nu tad vienu to skrūvi un likt dažādi izmēru galvas. Man pašam ir tātad 115, tur 115, 135 un 155 mm. Nu, man ir 115 šneks, bet es lieku, kad braucu līdekās, braucu brekšos, lieku 155 galvu, nu, līdz, kas pie mums ir tie 60-70 cm ledi reizēm. Ļoti, liekas, ka ar tievo šneku neizmet ārā skaidri, izmet ļoti labi sniegārā un var ļoti, ļoti veiksmīgi urbt. Nu, urbi ir jāsina. Ja mājās var uzasināt, teiksim, Krievijā ražoto urbi nažus, tur smilšpapīru vēl var uzpucēt, tad ne Zviedrijas moras, un kas ir tagad ļoti daudz pakaļdarinājumu visādi. Mājas apstākļos viņus nevar vienkārši uzasināt, nav tādas ierīces. Te vajag, kā teikt, tāds, nu, stendiņš tāds, lai būtu... Tas ir konkrēti par šo iet runa. Jā, par šo iet. Nu, pareizi Normans teica, ka šitos te Pēterburgas un Krievu nažus, nu, uz smilšpapīra var uzasināt, provēt, bet tas ir ilgs darbs un viss. Šitos, nu, nevar, tā sfēra nedot. Vienkārši sfēra. Un nekad nebūs no iekšpuses jāsina, ne no ārpuses. No ārpuses vispār nedrīkst aiztikt. Tas nozīmē, ka urbis gluži nav prasts instruments, ja? Tieši tā. It kā viņš izskatās prasts, bet viņš nav prasts. To visu jāizkoš, kamēr tiks līdz skaidrībai. Te ir cits stāsts un cits meistars. Andrejs, kas nodarbojās ar spolēm, viņš kā gandrīz kā pulkstiņmeistars ir ar lupu un sēž un brilli uz aci, un to viņam var redzēt, ka viņam te to detaļu ir, nu nezinu, 10 000, jo tos poļu modeļi ir dažādi, sākot ar gultņiem, jo gultnis polēm var būt gan pa 10 centiem, gan pa nu cik dārgākie, ko spolēs liek, laikam kaut kādu pusotru eiro, 2 eiro gabalā. Jā, tā ka tur, nu, to detaļu patiesībā tur redzēt, tas atspirīts. Es esmu divreiz, nu, vairāk jau līdz mēģinājis atskrūvēt un salikt spoles kopā ar manām rociņām, to nevajag darīt. Man kaut kas kaut kur aizlido un vairs kaut kas nenotiek. Es domāju, ka tādi meistari kā es ir ļoti daudz, jo Andrejam darba netrūks. Ar visu to, ka tagad nāk svētki, it kā ziema, nu gatavojās ziemai, redzēt, ka spoles stāv, te kaste, tur vēl viss un darba ir daudz. Un kas ir ļoti prātīgi, es arī nekādu nevaru zinu, kā tas ir saņemties. Vajadzētu noņemt no fīderiem spoles, nomazgāt viņas, jo tādas, kādas viņas mēs reizēm atnesam uz servisu. Nu, tā kā noņēmām, kā tur pēc jūras, pēc barībām, pēc visa tāda kluci atnesam. Nu, mašīnu tomēr mēs arī nomazgājam pirms braucam uz servisu. Tieši to pašu vajadzētu darīt ar inventāru, ko nesam. Vismaz dubļu kārtu nedaudz noņemt, lai vismaz var redzēt, kas ir uzrakstīts uz tās spoles. Ну вот сейчас вот лучше всего сейчас нести, и вот пока зима идет, пока будет снег. То есть пока будет вода закрыта. Тогда можно спокойно все сделать. Человек весной возьмет катушку, она полностью готовая, она смазана. Ну вот, посмотрите, вот это вот была в воде. Видно хорошо, что там смазки и близко нету, там только один песок и окисел. Получается эмульсия водяная. Вода с маслом перемешивается, и она теряет свои свойства. И потом выскакивает, попадает в песок, и тогда уже начинают шестеренки все, зубья съедать потихоньку, подшипники. И тут и звук пошел, да, сразу? Да, сразу звук. И очень частая проблема – это вот подшипник вот этого ролика. Люди пытаются разбирать катушку, а в середине все нормально. Проблема вот здесь. Вот сюда попадает вода, особенно со шнуром, когда ловят. Забрасывают ее туда. Смазку вымывает. Он ржавеет. И получается звук. А кажется, что звук идет из середины. И пытаются разбирать, а потом приносят, ну так, в кучке. Nu jā, un tad arī tas ir nepavēlti, viņš saucās uztinē rullīts. Jo no tā atkarībā, kā viņš strādā, arī vai ir vērpjauklu vai nevērpjauklu, tas arī no tā ir atkarīgs. Jo daudz ir, kad es tur nopirku auklu vai no. Pirmais, kas ir, ir jāskatās, ko dara spola. Jo pati aukla pat par sevi nevērpjas. Tur nav super precīzi kaut kādi pareizie uztīšanas veidi. Es
vienmēr visu laiku mēģinās. Veči iemet aukli, cits iemet ūdenī, tin no ūdens. Cits painī vienkārši, cits tur pretī kā, kad aukli tinam no spolītes. Pa lielam, ja ar spoli viss ir kārtībā, tad pilnīgi vienalga, kā jūs to aukli met. Ir tur pēc tam makšķerējot, ir tur jābūt kaut kādā griezumā, bet principā spola tieši nevis iekšā mehānisms, bet tieši uztinē rullis un ir tas, kas var vērt aukli, ja viņš nestrādā. Tieši tā, bez steigas, jo sarežģītas lietas vasarā, kad ļoti daudz darba nāk, cilvēki vienkārši sataisīt nevar. Un tagad tādas sarežģītas darbus, kur jāpadomā, kur jāprasa laiku, ot tagad var vēst, un to mēs taisīsim. Un paņemsim šito te jūras kātu, salauza te, šito te posmu. Tāds ir labojams vispār? Nu, es sataisīšu. Vasarā es tādus kātus neņemšu. Tagad ziemā var kaut ko domāt. Kas ir tas, varbūt, biežākā problēma? Tad viena lieta ir spicis laustās, jā, ko griežās? Nu, parasti, jā, gredzeni spicis, spicis lūst, jā. Nu, makšķerējot, diezgan reti tas viss notiek, diezgan reti. Pārsvarā mašīnā, bagāžniekā, durvīs, uzkāp, nu, visādi gadījumi. Tas spicis var pie mums dabūt, apmainīt. Bet reāli jau spicis sataisīt nevar. Var. Var arī apaudzēt, saudzēt, ja var. Jā, labs lūzums, teiksim, nu kā priekš manis. Ja viņš nav saklausīts, ja viņš nav, kas saka, plaisas pa visu garumu kaut kur iet, nu tad ja uzkāp, tad ne. Ja viņš pārlaus vai kaut kā. Ar citiem pārlaus. Jā, tad var. Atnes no metrīga posma, nu tad mačmakšķerē bija no metrīga posma, atnes to, kas palicis pāri, nu viņš tur kaut kur ir atsities un salūs 6-7 daļās. Atnes augšu, atnes apakšu, sataisiet, nevis samainiet, bet sataisiet kaut ko tur, nu, ar domu, ka pieaudzēs, gandrīz tā kā nagus pieaudzēs, tad pieaudzēs makšķerē. Bet ir kaut kur arī robeža, ko var izdarīt un ko nevar izdarīt. Protams. Bet šajā gadījumā šis jūras kāds salauztais, viņš ir krietni cietis, vai tomēr tas ir vēl, nu tā, neskaitās smagi? Viņš smagi cietis, bet nu, tagad prasa laiku un es sataisīšu šito. Vēl par spicītēm, par tiem pa konusiem runājot, o te Normons pateica, ka jā, obligāti jāmēra ne tikai ar bidmēru, jānes te, un lai meistars iedot to, ko vajag. Ja? Vēl konus ir slaids un spics. Vai viņu var uzmākt to spicīti uz tam spinningam, un viņš kratīsies, nu, klabēs kaut kur, un var arī, ka viņš neies. Tā kā obligāti jāmēra. Un tur uz pirmā posmiņa ir rakstīts visa pase spinningam. Grāmi, gārums, nu viss. Nu tāpat lūk. Ļoti daudz gadījumu nomēra, es saku, man viss derēs, pēc tam aizbrauc, veči, man tur it kāds galiņš ieiet un tālāk neiet. Nu, lai nebūtu šo situāciju. Tas tieši tāpatās, kā jūs jau varat nopirkt atsevišķu detaļu, bet vispār labāk viņus mainīt servisā. Un tieši tā pa mašīnai. Makšķerlietām tieši tas pats. Varbūt tur kaut kas kaut kur jāpiekrās vai jāpievied. Nu, kaut kas, bet lai sataisīt var, bet nu, jādomā, makšķerīki nav vienkārši padarīšana. Jebkurā gadījumā tie tāpatās tiek konstruēti, tur ir savi leņķi, tur viss, tur jābūt visam jāatbilst. Nu, pēc kalendāra ir ziema, bet ledus vēl īsti nav. Atcopēt gribās. Zivtiņas arī ļoti daudzās vietās un ļoti daudzas zivtiņas, ceļš mierīgās zivtiņas pārslēgušās uz tādu ziemas režīmu. Barojās uzmanīgāk, ir ziemas tādās, jau ziemas uzturēšanās vietās, ceļš stāvvietās, nu breiksis un jebkur kaut kur pie jūras vietā, visās ar jūras saistītās upēs un kanālos ir karūsa vēl, ķerama vēl ir atklāta ūdeni, bet viņi ir kaut kā jāpiesaista, jo barība ir vajadzība. Vasaras barība neviena, pa lielam jau strādā, bet tomēr prasās ziemā mēs vienmēr barojam mazāk, un barība ir smalkāk un tumšāk, lai nedod Dievs, tur nebūtu tā gaišā pleķa, jo zivis ir, viņš tāda ļoti kaprīzā, ar garstāvoklis viņa tāds nenosakāms un apetīti arī. Viena, es jau pagājušajā sezonas laikā rādījis. Bet tās ir par ko? Ziemas barības. Cenas ir tās pašas, kas vasaras barībām. Bet ar ko atšķirās ziemas barības? Ziemas barība atšķirās ar to, ka viņi ir
stipri smalkāka. Stipri smalkāka un tumšāka. Ir dažāds breksis, melnais breksis, tāds ir pelēks un kaut kādām arī visi raudiņi tumši brūna. Kur tas pats stāsts un pats sāls ir? Ziemas barība. Es viņu nesaukšu par ziemas barību, es viņu tomēr gribētu saukt par barību augstam ūdenim. Tas ir vēls rudens, tas, kas tagad ārā notiek. Ziema visa un vēl pat agrais pavasaris. Līdz brīdim, jo, ja mēs ņemam kā pagājušajā gadā bija, kad mēs tevi jau februārī, ja nemaldos, vai februāra beigās, marta sākumā jau sēdējām modu kodu kaut kur mazās upītēs. Tas pēc vidējas ir ziemas mēnesis, un zivis vēl nesāk. Viņas nesāk nekur iet, nekur migrēt. Tas, ka nokus ledus, nokus sniegs, nenozīmē, ka ir iestājies pavasaris. Pavasaris iestājās tad, kad sāk viss mosties, tad, kad viņš iestājās. Un tas ir laiks, kad es tomēr ieteiktu, ja ne pilnībā, tad vismaz pusi no barības, ka mēs jaucam, pirmkārt vispār vajag ļoti maz barību. Neaizmirstam par zemi iekšā, bet tomēr izmantot šīs te augstam ūdenim paredzētās. Jo tur nav tā, ka tas ir vienkārši paņemts no viena spaiņa iebērt, no tā paša spaiņa, ko dzer vasarā, no tā paša iebērt ziemā. Tur strādā daudz eksperti, ļoti daudz izmēģinājumu, daudz dažādos ūdeņos tiek testēts. Arī ar šīm te mondiāla barībām es pats esmu mačos dažādos miksējumos, dažādos strādājis, jau kāds ziemas 3. Tagad otro sezonu viņš tiek tirgots un gribat noķert. Es tomēr ieteiktu pamēģināt. Arī spinīgotājiem, lielai daļai spinīgotāju tuvojās svētki, nevis Ziemassvētki, nevis jaunais gads, bet tieši no 1. janvāra atkal drīkst spinīgot upēs, kurās ir ienākuši laši. Ir licencētie posmi Salacā, Ventā, kur to lasi var paturēt. Daugavā, Buļupē, kur viņi arī ķerās, bet populārāks, protams, spinīgotājiem ir Venta, Salaca, Gauja un daudz cits upes. Un no 1. janvāra drīkst spinīgot. Noteikti aizbraukšu arī iemest, vismaz noraut tur to savu vizuļu 10, vizuļu vai wobleru 10. Runa ir par ko? Tātad ir veikalos ir gatavi veikali jaunai lašu spinīgošanas sezonai, jo kāpēc tieši ziema ir aktuālākā? Varbūt man kāds pārmetīs, ko tu tagad tur viss musini par to lašu spinīgošanu. Tā ir pavisam cita, pie upes pavadīta tā diena, staigājot, mētājot. Es esmu bijis 3 reizes, noķēris vienu zivi. Ja? Es zinu, kas ir braucis 7 reizes, nav noķēris nevienu. Ja? Bet tu brauc tās domas, ka tev tulītās, neviens jau nedomā, ka paņems tāds. Visi jau domā, ka paņems tas, ko mēs redzam bildēs, tur tie visi tiek nābainieki. Tas nekad, ka viņiem knābi jau vairs nebūs. Tas ir nārsta. Bet par ko es stāstu ir par to, ka jo vairāk būs pie upēm makšķernieku, jo mazāk būs malzvejnieku. Mēs, teiksim tā, varbūt cēla skana, bet es teikšu tā, mēs tie godīgie makšķernieki, kas nepārkāp principā makšķerēšanas noteikums. Tomēr redzam, kas notiek pie upēm, redzam, kur ieliek tīklus, redzam, kur kāds kaut ko citu nelikumīgi dara. Kas pārkāp noteikums, ka mēs viņus kā makšķernieki nedaudz kaut kādā veidā vai pazvanot inspekcijai, vai pazvanot ceļu policijai, pazvanot policijai, deipkam, ziņojot par pārkāpumu, ka mēs tomēr atturam. Un tas viss ir tāpēc, ka mēs būsim pie ūdeņa, spinīgošana ar wobleriem. Un dzīvē pierādās, ka tas woblers tiešām strādā, un viņš strādā ļoti bieži pat efektīvāk kā šūpiņš, bet katrā gadījumā ir visādi košie šūpiņi, kas reizēm ceļš tādā lielā ūdenī ļoti labi nostrādā. Ir lielie rotiņi smagie, ļoti smagi, kas 20-25 grami, kas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs patreizējā laikā pie tā liela. Un, protams, ka veikalos visos neiet runa tikai par šiem, ir ļoti daudz aktīvo wobleru, kuri strādā uz lasi, ar kuriem var braukt un mēģināt un staigāt. Un braucam capēt. Ja vējš ļauj, protams, ka mēs varam velcēt. Protams, ka vietās, kur
baltās zivis mierīgās stāv tuvāk krastam, kur mēs viņus varam aizsniegt. Varam viņus ķert. Nekas jau nav mainījies. Zivis uz dienvidiem nepelt. Viņas turpat ir, viņas var ķert. Vienkārši nedaudz smalkāk, nedaudz vairāk pacietības tam visam. Pagājušā ziemā mēs runājam, es tagad arī decembra capslētās ir raksts par ziemas fīderi. Pie šitāda laika apstākļiem, pie tādiem laika apstākļiem, kādi ir tagad, to nevajadzētu saukt par ledus fīderi, kā viņš ir aizfīders, bet gan par vispār ziemas fīderīti, ko var izmantot ļoti veiksmīgi no laivas. Tātad tāds instruments, par ko es esmu daudz runājis, par ko es esmu daudz stāstījis, ir veikalos. Viņš izskatās šādi, gala versijā. Spolīte varbūt ir nedaudz lielāka nekā patiesībā vajadzētu, bet tā doma viss ir ļoti tāda pati kā tas pats, kas vasarā. Viss ir tieši tāpat, tikai mazāks. Ja? Kāds, spole, augla. Doma tieši tāpat. Sēžam mēs tikai augšā, gan laivā vai uz ledus. Nolaižam barotu uz grunts. Tepatās ir ēsma, viss notiekās. Makšķerīte mums stāv uz ledus, un mēs redzam pašu vismazāko capīti. Paskatāmies arhīvos, kaut kur ir latviešu valodā, krievu valodā, ir diezgan daudz. Mēs jau esam sarūpējuši dažādas video stāstus par šo makšķerēšanas veidu. Es tomēr ieteiktu tiem, kam zinu, ka ļoti daudziem tā tēma ir ieinteresējusi, jo ziemā breksis ir lielos baros. Viņš stāv, viņš noteiktās vietās, bet viņš ir tik kaprīzs, ka ar mormičku viņu nevienmēr var sakacināt. Un ja tur ir stipras traumīti, ar ziemas pludiņu arī viņu nevar paņemt. Bet ar ziemas fīderīti var, jo noliekam mēs to savu ēsmu, un breksim vajag nekustīgu ēsmu, un mēs viņu varam tur uzklāt viņam galdu, nolikt un sēdēt, un meditēt teltī, mierīgi, bez sala, tā kā kārtīgi brekšojot. Patiesībā ļoti, ļoti rezultatīvs rīks. Es nesaku, ka kaut kādos apstākļos pats rezultatīvākais. Ir ar mormičku reizēm var ar skraidīšanu saskraidīt vairāk, bet komforta ziņā. Tas ir tiem, kam patīk apsēsties un meditēt. Bet to parasti, teiksim, ja ir pierasts, ka stāvošā ūdenī veči sēž uz brekšiem, tur vienās baro ilgi brekšus vienā vietā un sēž tur no dienas dienā. Tad upēs viss ir atkarīgs, mums pie tam tās upes ir liela daļa atkarīga no strauma stiprums, no vējiem, no jūras kustības, un paredzēt neko nevar. Tad šis te makšķerīgs, ko mēs esam iesaukuši par ziemas fīderi, tas ir tieši tas, ar ko mēs varam ļoti veiksmīgi makšķerēt. Gatavojamies svētkiem. Mēs no savas puses ar Edgaru gribam no jums atvadīties, jo vēl līdz ar 2015. gadu beidzās tāds projekts kā makšķerēšanas noslēpuma. Kaut kas par kaut ko pārtaps varbūt, bet katrā gadījumā kādā no Latvijas televīzijām šāda raidījuma vairs nebūs nekad. Varbūt mēs atgriežamies kādreiz ar citu nosaukumu, ar citu projektu, bet lietām ir nedaudz jāpamainās. Tā kā tiekamies internetā, tiekamies kaut kur pie ūdeņiem un visiem tā.